ļoti ērti. Ja tu gribi, virs tēm gulēšanu taisīt rekur lietas un... Tas ir Kasparam, ja viņš tiešām izdomā negulēt uz grīdas. Mēs taču neiesim gulēt. Šī būdāja laiks ir apstājies. Es būtu savu korķīti samainījis. Mājā. Dārgi. Es Igaunijā savu korķīti to būtu samainījis. Pa ko tu tagad runā? Man 23. Labi, ka neizmet kaut ko tumsā. Kas pa 23, kas tur ir? Man ir 23. korķīts. Bija droši vien manā pudelē atdod. Tev kāpi? 5. Kā ir 23? Nopietni? Nē, taču neredz. Kā neredz? Kā viņu redam, viņš ir mamā tā pasties. Tam pasties. Ko tad? 5. Bet pasties, kur viņš ir. Nu? Viņš uz pudeles, kur tu viņu var redzēt, tur jau ir pudelē kāds. Švaliņi, tur te? Turī. Davai, skaties, kāds tu man nav. Tu man liekas ir. Man liekas ir. Tur iet veikalā, viss taisīs vaļā, gaida to 23. Tad viss uzreiz nopēt. Kāpēc? Ko tie cipari nozīmē? Neko? Vienkārši tā bija jābļauka. Ko kaut Dievs tās tur? Kaut kāda secība vienkārši. Uz tās buņģis saka arī aizstāv. Aizstāv paraujināja cipariņš kaut kā. Bet misija? Kaut kas. Nē, tur ir bords un cipariņš. Tur bija 0 jābūt un... No sākuma es redzēju B6, bet izrādās B62. Divnieks vēl tā švāk iesities ir. Buņģu 62 domās varbūt? Vec jogurt nav pēc termiņš visu šodien beidz. Te nekad nebeigsies termiņš. Stāv uz vietu. Te arī tu vecāks nepaliec. Varbūt, ka nereips arī te. Es tam dzeru. Šērīs tevi. Es tev teicu pēc koloņiem garšu ķiršu. Nu, kas kaut kāda no tiem. Šitas bija lētāks. Tie maksāja 2,10, tad šitas lats 85. Šim tas, kas akcija? Nē, uz akciju bija vēl lētāk. Šitam vienkārši tāda cena bija. Kas bija uz akciju? Es neizlasīju. Es pats palūrēju, viņi nebija vairāk. Es redzēju, ka tu palūrēji. Es domāju, varbūt tu esi paprasījis. Man iznesuši. Man tiešām nav! Kā var nebūt? Akcijas prece. Ilgi bija jāgaida tur rindā, ne? Ko viņi tur pisās tik ilgi? Vai tu vēl nebija rindā, ka viņi tur čakarēja? Jūs bija, es jau sen stāvēju. Es aiz viņiem, ka viņi piegāja, es aiz viņiem arī atnācu. Tāpēc tas te kots nebija bumbieriem. No sākuma viņi pasauc to vienu kolēģi, prasīja, kur viņi pierakstījis kodu bumbieriem. Šī parādīja reku. Viņi uzsit, nav pareizi. Okay. Tā viņi aizskrēja apskatīties to kodu. Atskrien apakaļ, iesit. Nu nav pareizi. To viņi pēc tam skrēja vēl vienreiz, paņēma visu to cenzīmu un atnāca apakaļ. Un noplēs savajām šiltiņš ietnāst, man nābeku nogāja. Kurš? Vienalga kur. Nābināt. Un tad tev ir bijis seks pa ceļam. Es nezinu, pa kur brīdi. Noplēs. Laikam nebija jau jūtas, kad nav. Nav seks tev? Kad nav bijis, jā. Kaspars jau tik lēnām bija. Zoja, Kasparam pat ir bijis. Tad laikam mums abiem diviem ir bijis. Tiešām. Ažam divi tā bija. Laikam jau tā sanāk. Tu plēs pēc Kaspara metodas tev būtu bijis. Bet viņš jau neplēs pēc Kaspara metodas. Un norāda.
Šitas jau rekur šito vispār stūri nedabon vaļā. Ritīgi stūri. Tu jau uzreiz saproti. Nu, bet tas jau tu šito stūri nedabon vaļā, tev taču viņš nenoplīsīs nost. Tu jau uzreiz saproti, ka tā pudeli pret tevi. Varbūt tieši te tikai līme pašā stūrītī. Nu, bet tad tur paliks. Pats stūrīts jau pofīgi. Bet šitas arī stūrīts nav labs. Nu, tā. Nevainīgais lops. Tās tik visādām meitenēm restām un visādām līmbežos. Divus pat redzēja bērniem, kas stūmās tavs bijušās. Divus stūmās. Kamēr braucām uz garēšu. Līmbežos kaut kur? Jā. Kurā vietā? Es pat neredzēju. Pats vainīgs. Tu jau varbūt nemaz negribētu viņus redzēt. Viņus jau nezinu, no kā viņām ir. Kāds dzērājs vienkārši pamanīs. Kaut kā dzērājs piemetās. Tā jau tas notiek tikai. Vīts jau kam šodien nebūs tālāšana, ne? Šis jau nabaks ar kruķiem vēl pie tam bija. Jā? Es tad, ka viņš sēdēja, un tur zemē. Kruķi bija blakus. Kruķi bija blakām. Es dzirdēju, ka viņam kaut kas policists prasīja, vai tev valsts atmaksā. Es domāju, viņi degvielu runā, bet te jau droši vien pa kaut ko pa kruķiem vai pa ko runāja. Viņi prasīja, vai tev valsts atmaksā. Tā, tantiņa, policisti. Tas ir, vai valsts atmaksā viņam to... Nu, neteic ko, viņi tā... Invaliditāti. Vai to... Vai dzeršana atmaksā valsts, jā? Tā. Valsts uzsauc tā šodien. Viņš strādāja kaut ko. Nu jā, viņam bija kultivators. Lietot arī viņi zināja. Pateicu uzreiz, teicu, Viktors vēl strādā. Nu, viņš bija kaut kur atplēsies no kaut kurienes, nu, grūvien, no kuriem tad traktors ar kultivatoru centrā. Tu bet tā klauka, visur apkārt kaut kā. Viņš jābrauc uz veikalu. Darbu pastrādājis, dzerot. Tagad brauc Elvenu pakaļ. Viņš brauc pēc darba, bet normāli iedzērs. Uz mājām, jā. Tur parastiem traktoristiem jau iedod kaut kāds. Vai sadzer kopā ar tiem, kam to lauku apstrādā. Vai jau ir, un šī tā te iekrīt, es tev pasaku. Visstulbākais jau, ka iekrīt tādu, kas vispār tikko no sēdz brauc. Tad tu stāstīji to? Viņš brauc ārā un pizdēts, jā? Tas viņš pats pat nebrauca. Viņam skuķiem prasīja, viņi bēga izbrauca. Tas nu tā kā tas stabilā. Viņš maņiem izbrauca. Un? Viss? Pizdēts? Nē, viņam augstām gājām, jo viņi brauc garām noskatījās uz viņu. Kā viņš tāds sarēpi brauc ārā no turienes. Neko, aizbrauc tālāk, bet varēja apstāties un paņemt ciet. Un viss būtu. Un tu esi zolīdi. Tā kā viņš šoreiz ar riņķiem mašīnu ziņā. Parkoja mašīnu. Es mēģinu iekšā sētā gribētu tikt ārā. Iebraukuši uz kaut kādu izsaukumu. Tur saskrāpētas kaimiņo Volvo pastundīts. Noparkoja mašīnu. Tur, ja tu dzēs brauc pa turien, kur daudz cilvēku. Bet ja tu dzēramā kaut. Nu negāja laikam iekšā, pastum to Volvo apakaļ. Tādēļ tu biji nenormāli piepisies. Ja tu ejies bija kaut pie vairas. Uz pīli pēc tam mačinās. Nu tad jau bija, tas bija baigi. Jā, viņš ar manim nāk mājās. Riņš jau bija aizgājis. Viņš nāk pie manīm it kā. Un stiltu vidum atnāk, saka, ok, man jāiet. Man pazvanīja, kur tu esi? Es jau biju aizmirst. Domāju, ka viņš arī nāk, ņemās, nāk līdzi un tā. Ar Inns gulēja tur. Viņa pieturā tur. 13. Izmēs ārā. Viņš aiziet pēc no akmens tilties. Un es kāpēc par to pienu izdomāju, kad nevis noiet tur pa tramvajas veidiem klāts, bet uz otru pusi, ar prezidentu Pila apkārt. Un tāds viņš pēc tam vēl brauc, kāds piemērs. Bet es tikai sētājs.
pa ceļu es nebraucu. Nu, es jau saprotu, pa ceļu jau tu nebūtu tālu braucis droši vien. Varbūt. Vai tu labi redzēji? Šodien tu sūdīgi redzēji, ka tu biji iedzēris vienā. Un tad jau vajag aizmet ciet. Vai bija noņemta tā migla un lietas vēl. Tu mēģini kaut kā to visu saskatīt, bet acis jau sāk griezties. Un tumsā šī tādā, ka brauc. Tad tu redzēji? Nu, tāpat kā jums neko neredz. Ko tu esi tur bedas redzējuši? Mēs jau kaut ko redz, bet tu redzēji tikpat, cik mēs. Es nezinu. Vai tev vispār arī viss melns, un tikai redz, ka Kasparam gaismiņa. Kasparam gaismiņa, es diezgan, kamēr nebija līkums, viņam arī labi redzēt viņu. Aiz līkumu viņš pazuda. Tā es jau redzēju, ka tā bija tā, ka mēs braucām, ka bija baigi. Es biju tur, kur bija tas tilts un kalns, kur bija tās rūjienas zīme. Tu uzbrauc kalnā, jūs uzbraucāt kalnā, es biju apakšā pie tās zīmes. Pēc brīža pazuda, tā mašīna nāca. Kā mašīna aizbrauc, tā es neredzēju. Un tā es sapratu, ka es neredzēju, jo bija kalns uz leju. Mēs normālāk jau bija tur. Pirms tās rūjiena 5. Tur nezināju, ko braukt. Nu jā, tas krustājums tīrlēs. Pagaidīja nav, un pirms tieši tā, kad brauc, tad vispār bija tāda tums, es redzu tikai vienu gaismu. Tāpēc, ka tā mašīna brauc, nebija pieredzes. Tas vēl ne. Nu, vispār neviens nebrauc. Nē, rīpināja lejā un tā brauca. Pirms, nē. Bija mašīna. Kad tu biji aiz muguras. Jā. Nu, bet tas pirms tā līkuma, kas pa kreisi bija, kur tā 5 bija. Jā, kur tas pagrieziens uz to miestiņu bija iekšā. Jā, bija ritīgi daudz ceļu, bija stop zīme, pa to pusi nevar, tur var, tad aiziet tādu ceļu, ka bija tāds 2 zīmes. Nu, uzreiz bija kalna rīpojums uz leju. Jā. Kalna lejā mašīnā brauc pretī. Bet pirms tā miesti, tur bija tāds itīgais, tāds mežiņu pišķi kā apkārt koku. Jā, tieši kokos. Un skatos tikai gaismīt tā. Nu, vairāk bija, kur neko neredzēja, ka tā mašīna brauc pirms rujienas pretī tās abas divas. Tad pilnīgā dirsā bija. Tur bija, zini kā, es varēju tev bļaut, ja tu man būtu dzirdējis. Jo, ja es braucu tā, ka tu esi priekšā mašīnai, tad liekas priekšā viss pilnīgā gaisma. Saule ritīgā. Nu, es jau tāpat redzēju. Sēdi tikai tev, un tā, kad tu gājas grābu pustā, tad gribēju tev bļaut, lai tu stūrē tā normāli. Sāk tev vadīt. Es jau redzēju. Tu tas vēl brauc, es laiku paskatos apakaļ. Es domāju, kāpēc neredz tā baigi. Apildus svest otrā. Tas ir. Jā, mēs skatījāmies, mēs maucām kalnu augšā, mēs skatījāmies uz apakaļ, ka tā mašīna aizgāja, ka vai vest nespīd. 2 reizes redzēju, bišķiņ kaut kāds ir redzams. Pēc tam, skaties, skatos ritīgi ilgi, nav neviens. Nespīd. Sākumā, ka brauc pirmā mašīna, likās viņi nolaid gaismu dēļ tā, ka redz, ka viens aizmugurē tāds spiltēs. Tas jau nebija nekāds spildēt, vai džeks vienkārši dzeltenā. Dzeltenā maikā. Vai. Būs jābeidz atzert. Bārdenamo jau nepaņem līdz, ne? Ir? Tas, protams, ka ne. Cik tev pulkstenis rāda? Vai rāda 22:59? Man 23. 1 minūte starpība. Kāpēc mums bija 10 minūtes tev jāgāja? To es nesaprotu. Es nogāju, bija 45. 42 tātad es tev aizsūtīju. Un tātad... Tu tur? Jā, ir lejā. Un 45 es biju, tātad 46 es biju. 46 tu biji, jā, tātad 5 minūtes tev gaidīja. Nu labi, nav vairāk 10. 4 minūtes. Nav vairāk 10, bet 5. Bet 5 ir gan. 42 tu atsūtīji. Tad pasaki sekundes. Un kamēr es vēl atvēru logu, tev es jau negāju uzreiz lejā. Nu, kas tev tur ir?
Kur? Nu jau ārā. Iekšā. Kur tur? Iekšā. Kur? O, šitai. Pa kur istabā? Reku ir. O. Istabā. Nu, jā. Dibenu viena puse sāp.